4. nodaļa – Lēdijas Glenervenas priekšlikums. Sarunā ar kapteiņa Granta bērniem Lēdija Helēna neiebilda ne vārda par lorda Glenervena vēstulē izteiktajām bažām, ka admiralitātes ierēģi varētu viņa lūgumu neievērot. Tāpat viņa noklusēja to, ka kapteini Grantu droši vien sagūstījuši Dienvidamerikas indiāņi. Kā labi apbēdināt nabaga bērnus un apslāpēt nu pat modušās cerības, tas itin neko nemainītu. To Lēdija Helēna paturēja pie sevis un atbildējusi uz visiem Miss Grantas jautājumiem, savukārt iztaujāja jauno meiteni, kura šķiet bija sava brāļa vienīgā aizgādniece. Vienkāršais un aizkustinošais stāsts padarīja Lēdijas Glenervenas simpātijas pret jauno meiteni vēl dziļākas. Miss Mērija un Roberts Granti bija kapteiņa vienīgie bērni. Nākot pasaulē Robertam, Harijs Grants zaudēja sievu un dodamies tālajos jūras braucienos. Bērnus viņš uzticēja savas vecās un lādzīgās māsicas gādībai. Kapteinis Grants bija drosmīgs jūras braucējs, lielisks savā aroda pratējs, labs kuģinieks un labs tirgotājs. Vārdu sakot, viņam piemita visas tās īpašības, kādas vajadzīgas tirzniecības flotes kapteinim. Viņš dzīvoja Skotijā, Pērtas grafistes pilsētiņā Dandijā. Kapteinis Grants bija īsts savas dzimtās zemes dēls. Viņa tēvs, Svētās Katrīnas baznīcas mācītājs, bija devis viņam vispusīgu izglītību, būdams pārliecināts, ka tā nevienam nevar kaitēt, arī tālbraucējam kapteinim ne. Jau pirmajos braucienos uz aizjūras zemēm, būdams sākumā kapteiņa palīgs, pēc tam kapteinis, Harijs Grants sekmīgi kārtoja tirznieciskus darījumus, un dažus gadus pēc Roberta piedzimšanas viņam jau piederēja paprāvs kapitāls. Tieši tai laikā kapteiņa Granta prātus pārņēma ideja, kas viņa vārdu padarīja populāru visā Skotijā. Tāpat kā Glenerveni un dažas citas diženas skotu dzimtes, viņš savā sirdī, lai arī darbos tas neizpaudās, nosodīja Anglijas uzkundzēšanos. Pēc viņa domām Skotijas intereses nevarēja būt tādas pašas kā anglosakšu intereses, un viņš nolēma dibināt Skotu koloniju kādā no lielajām Okeānijas salām. Vai viņš sapņoja par neatkarību, kādu, piemēram, jau ieguvušas Savienotās valstis un kādu reiz izcīnīs Indija un Austrālija? Iespējams arī, ka viņš kaut kādā veidā izpauda savas slepenās cerības. Skaidrs bija vienīgi tas, ka valdība atteicās atbalstīt viņa kolonizācijas plānus, vēl vairāk tā lika kapteiņa Granta ceļā dažādus šķēršļus, kas jebkuru citu vīru būtu salauzuši. Taču Harijs Grants nepadevās. Viņš griezās ar uzsaukumu pie saviem tautiešiem, ziedoja iecerētajam mērķim savu īpašumu, uzbūvēja kūģi, nolīga uzticamu komandu un atstājis bērnus savas vecās māsicas gādībā, devās pētīt klusā okeāna lielās salas. Tas notika 1861. gadā. Veselu gadu līdz 1862. gada maijam viņš sūtīja par sevi vēstis, taču kopš tās jūnija dienas, kad viņš atstāja Kalo, par Britāniju vairs nekas nebija dzirdams. Arī gazete Maritime spītīgi klusēja par kapteiņa likteni. Harija Granta vecā māsica pēkšņi nomira,
un abi bērni palika pasaulē gluži vieni. Mērijai Grantai toreiz bija tikai 14 gadu, taču varonīgā meitene grūtajā brīdī nezaudēja drosmi un visu savu dzīvi veltīja brālim, kurš bija vēl bērns. Viņu vajadzēja audzināt un skolot. Taupīgā, saprātīgā un tālredzīgā meitene, strādādama dienu un nakti pati no visa atteikdamās, atrada līdzekļus brāļa uzturēšanai un pašaizliedzīgi pildīja mātes pienākumus. Abi bērni dzīvoja Dandijā, ar cieņu panesdami nabadzību un vīrišķīgi ar to cīnīdamies. Mērija domāja vienīgi par savu brālīti un sapņoja, ka viņš reiz pieredzēs laimīgas dienas. Pati viņa vairs neko necerēja. Britānija gājusi bojā, un viņas tēvs ir miris. Nav aprakstāms meitenes satraukums, kad laikrakstā Times nejauši pamanītais sludinājums viņu pēkšņi izrāva no dziļās bezcerības. Vilcināties nebija pamata, un Mērija Granta nolēma rīkoties. Ja arī viņa uzzinātu, ka kapteiņa Granta līķis uziets kādā neapdzīvotā krastā zem viļņu sadragāta kuģa paliekām, tas tomēr būtu labāk nekā mūžīgās šaubas, nebeidzamā neziņa. Viņa izstāstīja visu brālim, un tai pašā dienā abi bērni iekāpa Pērtas vilcienā, un vakarā jau bija Malkolmas pilī, kur Mērija pēc ilgajām dvēseles mokām atkal atguva cerības. Tāds bija skumjais stāsts, ko Mērija Granta vienkāršos vārdos pavēstīja Lēdijai Glenervenai, nemaz nedomādama, ka šais garajos pārbaudījumu gados viņa izturējusies kā īsta varone. Toties Lēdija Helēna to iedomāja, un viņa vairāk kārt, neslēpdama acīs sariesušās asaras, cieši apkampa abus kapteiņa Granta bērnus. Robertam šķita, ka to visu viņš dzirdētu pirmo reizi, un klausījās māsā plaši ieplestām acīm. Tikai tagad puisēns atskārta, cik daudz māsa viņa labā darījusi, cik daudz pārcietusi, un metās viņai ap kaklu. Māmiņ, mānu mīļo māmiņ, viņš iesaucās nevarēdams apvaldīt kliedzienu, kas lauzās ārā no sirds dziļumiem. Kamēr viņi tā sarunājās, bija pienākusi nakts, un Lēdija Helēna, saprastama, cik ļoti bērni noguruši, nolēma pārtraukt šīs sarunas. Mērijai Grantai un Robertam tika ierādītas istabas, un viņi aizmiga, sapņodami par labākām dienām. Kad bērni bija aizgājuši, Lēdija Helēna lika attaicināt majoru un izstāstīja viņam visus šī vakara notikumus. Mērija Granta ir krietna meitene. Makneps sacīja, noklausījies māsīcas stāstījumu. Ak, Dievs, kaut manam vīram viss labi paveiktos, Lēdija Helēna izsaucās. Citādi šo abu bērnu stāvoklis kļūst briesmīgs. Noteikti paveiksies, Makneps noteica. Vai tiešām admiralitātes lordu sirdis būtu cietākas par Portlendas cementu? Lai cik stipra bija majora pārliecība, Lēdija Helēna visu nakti nevarēja aizmigt, kaudamās ar drūmām nojautām. Nākamajā rītā Mērija un viņas brālis, piecēlušies jau gaismas svīdā, pastaigājās plašajā pils pagalmā, kad pēkšņi atskanēja ratu rīboņa, lords Glenervens atgriezās Malkolmas pilī, zirgiem traucoties pilnos auļos. Gandrīz tai pašā mirklī, majora pavadībā, pagalmā ienāca Lēdija Helēna un metās vīram pretim. Lords Glenervens izskatījās skumjš, norūpējies un aizkaitināts.
Viņš klusēdams cieši apkampa sievu. Nu stāst, Edvard, lēdija Helēna iesaucās. Ak, dārgā Helēna, šiem cilvēkiem nav sirds. Lords Glenervens atbildēja. Viņi atteicās. Jā, viņi atteicās sūtīt kuģi. Viņi runāja par miljoniem, kas velti izšķiesti meklējot Franklinu. Viņi paziņoja, ka dokuments esot apšaubāms un nesaprotams. Viņi teica, ka nelaimīgie avarējuši jau pirms 2 gadiem un atrast viņus tikpat kā nesot cerību. Viņi apgalvoja, ka indiāņi savus gūstekņus acīm redzot aizveduši zemes iekšienē un ka nesot iespējams izvandīt visu Patagoniju, lai sameklētu 3 cilvēkus, 3 skotus. Ka šī meklēšana būšot veltīga un bīstama, ka tā vairāk cilvēku pazudināšot nekā izglābšot. Vārdu sakot, viņi minēja visādus sagudrotus iemeslus, lai tikai varētu atteikt. Viņi nav aizmirsuši kapteiņa nodomus, un nelaimīgais Grants tagad ir neglābjami pazudis. Mans tēvs, mans nabaga tēvs, Mērija Granta iekliedzās noslīgdama pie Lorda Glenervena kājām. Jūsu tēvs? Ko jūs sakāt, miss? Glenervens pārsteigts uzlūkoja meiteni. Jā, Edvard, lēdija Helēna paskaidroja. Miss Mērija un viņas brālis ir kapteiņa Granta bērni, kurus admiralitāte nolēmusi padarīt par bāreņiem. Ak, miss, Lords Glenervens sacīja pieceldams meiteni. Būtu es zinājis, ka jūs esat šeit. Neko vairāk viņš neteica. Pagalmā valdīja nomācošs klusums, ko reizēm pārtrauca šņuksti. Neviens nebilda ne vārda, nec Lords Glenervens, nec lēdija Helēna, nec majors, nec pils kalpotāji, kas klusēdami stāvēja puslokā ap saviem kungiem. Taču šo skotu izskats liecināja, ka viņi visi nosoda Angļu valdības rīcību. Pēc laba brīža majors uzrunāja Lordu Glenervenu. Tā tad nav nekādu cerību, itin nekādu. Tādā gadījumā Roberts iesaucās. Es pats uzmeklēšu šos kungus, un mēs vēl redzēsim. Māsas apskauts, Roberts nepaguva izteikt līdz galam savus draudus, taču zēna sažņauktā dūre liecināja, ka viņa nolūki nav miermīlīgi. Nē, Robert, nē, Mērija Granta sacīja. Pateiksimies krietnajiem senjoriem par visu, ko viņi mūsu labā darījuši. Mēs to nekad neaizmirsīsim, bet nodosimies prom. Mērī, lēdija Helēna iesaucās. Miss, kurp jūs gribat doties? Lords Glenervens jautāja. Es metīšos pie kājām karalienei, jaunā meitene atbildēja. Vai tiešām viņa varētu palikt nedzirdīga pret 2 bērnu lūgumu glābt viņu tēva dzīvību? Lords Glenervens skumji pašūpoja galvu. Nē, jau apšaubīdams viņas majestātes žēlīgo sirdi, bet zinādams, ka Mērija Granta pie karalienes nepiekļūs. Lūdzēji tikai ļoti retos gadījumos nonāk līdz troņa pakāpieniem, un tā vien liekas, ka virs karaļpiļu durvīm būtu lasāmi tie paši vārdi, kurus angļi raksta uz savu kuģu stūrēm. Lūdzam pasažierus nerunāt ar stūrmani. Lēdija Helēna uzminēja sava vīra domas. Viņa saprata, ka meitenes pūles būtu veltīgas. Viņa skaidri redzēja, cik izmisuma pilna būs abu bērnu turpmākā dzīve. Un tad viņu pārņēma liela un cildena ideja. Mērija Granta, viņa iesaucās.
Pagaidiet, mans bērns, un uzklausiet, ko es sacīšu. Meitene jau bija satvērusi brāli pie rokas un dzīrās doties prom. Tagad viņa apstājās. Lēdija Helēna asaru pilnām acīm un apgarotu seju piegāja pie vīra un sacīja stingrā balsī: Edvard, šo vēstuli rakstīdams un iemestams to jūrā, kapteinis Grants nodeva sevi Dieva ziņā. Bet Dievs to uzticējis mums, tieši mums. Kā redzams, Dievs vēlas, lai rūpes par nelaimīgo cilvēku glābšanu uzņemtos mēs. Ko jūs gribat ar to sacīt, Helēna? Lords Glenervens jautāja. Pagalmā iestājās dziļš klusums. Es gribu sacīt, Lēdija Helēna turpināja, ka sākt laulības dzīvi ar labu darbu ir liela laime. Un jūs, mīļais Edvard, lai sagādātu man prieku, esat paredzējis izpriecas ceļojumu. Bet vai var būt patiesāks un lielāks prieks par to, kādu mēs gūtu, glābjot nelaimīgus cilvēkus, ko pametusi dzimtene? Helēna, Lords Glenervens iesaucās. Jā, jūs esat mani sapratis, Edvard. Dunkans ir labs un izturīgs kuģis. Tas var droši vagot Dienvidu jūras un pat apbraukt apkārt zemeslodei, ja būs vajadzīgs. Dodamies ceļā, Edvard. Braucam meklēt kapteini Grantu. Sajūsmināts par šiem drosmīgajiem vārdiem, Lords Glenervens apskāva savu jauno sievu un smaidīdams piekļāva pie krūtīm, kamēr Mērija un Roberts skūpstīja viņas rokas. Šā aizkustinošā skata aizgrābti, pils kalpotāji sauca no visas sirds. Urā! Lai dzīvo Lasas kundze, urā! Lai trīskārt sveikti Lords un Lēdija Glenerveni! Piektā nodaļa. Dunkans iziet jūrā. Kā jau sacījām, Lēdijai Helēnai bija cēla un drosmīga sirds. To neapstrīdām pierādīja arī viņas pašreizējais nodoms. Lords Glenervens ar pilnām tiesībām varēja lepoties ar savu varonīgo sievu, kas spēja viņu saprast un viņam sekot. Jau Londonā, kad viņa lūgums tika noraidīts, viņam ienāca prātā doma pašam doties palīgā kapteinim Grantam. Un viņš neizteica to pirmais vienīgi tāpēc, ka viņam bija grūti samierināties ar šķiršanos no Lēdijas Helēnas. Turpretī, kad Lēdija Helēna pati tiecās doties ceļā, nekādām šaubām vairs nevarēja būt vietas. Pils kalpotāji šo priekšlikumu uzņēma ar skaļiem sajūsmas saucieniem. Vajadzēja taču glābt brāļus, tādus pašus skotus kā viņi paši. Un Lords Glenervens no visas sirds pievienojās suminājumiem par godu Lasas kundzei. Tā kā jautājums par aizbraukšanu bija izlemts, vairs nedrīkstēja zaudēt ne stundu. Tai pašā dienā Lords Glenervens nosūtīja Džonam Menglam rīkojumu braukt ar Dunkanu uz Glasgovu un sagatavot visu ceļojumam pa Dienvidu jūrām
un iespējams apkārt zemeslodei. Starp citu, izteikdama savu priekšlikumu, Lēdija Helēna nebija pārvērtējusi Dunkana izcilās īpašības. Šīs izturīgais un ātrais kuģis varēja droši doties tālos jūras braucienos. Dunkans bija pirmklasīga tvaika jahta ar 220 tonu lielu kopēju tilpumu, turpretīm Kolumba, Vespucci, Pinsona un Magelāna kuģi, kuri pirmie sasniedza jaunās pasaules krastus, bija krietni vien mazāki. Jahtai bija 2 masti – fokmasts ar fokburu, galeti, mazo marsburu un mazo bramburu un grotmasts ar bezanburu un topburu. Bez tām vēl priekšbura, lielais un mazais klīveris un flagštoka bura. Vārdu sakot, Dunkanam bija pietiekami daudz buru, lai to varētu vadīt kā parastu kliperi. Taču visdrošāk tas varēja paļauties uz savu mehānisko spēku, kas bija paslēpts tā korpusā. Tvaika mašīna bija izgatavota pēc jaunākās sistēmas un apgādāta ar tvaika pārkarsējiem. Tā attīstīja 160 zirgspēku lielu jaudu un grieza dubult skrūvi. Braucot ar pilnu tvaiku, Dunkans pārspēja visus līdzinējos ātruma rekordus. Patiesi izmēģinājuma braucienā Klaides jūras līcī patentloga atzīmētais ātrums bija turpat 17 jūdzes stundā. Tātad Dunkans varēja doties jūrā un apbraukt pat apkārt zemeslodei. Džonam Menglam vajadzēja parūpēties vienīgi par tā iekšējo iekārtojumu. Vispirms kapteinis lika paplašināt tilpnes, lai varētu uzņemt iespējami lielāku daudzumu akmeņogļu, jo ceļā ir grūti papildināt kurināmā krājumus. Tāpat Džons Mengls tālredzīgi parūpējās par kambīzi, sagādādams pārtiku veseliem 2 gadiem. Naudas viņam netrūka, un viņš pat iegādājās lielgabalu, ko uzstādīja jahtas priekšgalā. Ceļā var daudz kas gadīties, un nekād nevar nākt par ļaunu iespēja raidīt 4 jūdzes tālu, 8 mārciņas smagu lodi. Džons Mengls, kā mēdz teikt, bija vīrs īstajā vietā, un lai gan pašlaik viņš komandēja tikai izpriecu jahtu, viņu pelnīti uzskatīja par vienu no labākajiem Glasgovas šķiperiem. Viņam bija 30 gadu, paskarbie sejas vaipsti pauda drosmi un labsirdību, viņš bija piedzimis un uzaudzis Malkolmas pilī, Glenerveni bija devuši viņam izglītību un izskolojuši par teicamu jūrnieku. Vairākos tālos jūras braucienos Džons Mengls bija nevienreiz vien pierādījis savu meistarību, enerģiju un augstasinību. Kad lords Glenervens uzaicināja viņu par Dunkana kapteini, viņš ar prieku pieņēma šo piedāvājumu, jo mīlēja Malkolmas senjoru kā brāli un meklēja izdevību pagaidām gan bez panākumiem uzupurēties viņa labā. Kapteiņa palīgs Toms Ostins bija vecs jūras vilks, kas pelnīja pilnīgu uzticību. Pavisam Dunkana komandā, ieskaitot kapteini un viņa palīgu, bija 25 vīri. Viņi visi bija nākuši no Dambārtonas grāfistes. Visi šie rūdītie jūrnieki bija Glenervenu, lēņu ļaužu dēli, un tā arī uz kuģa radās īsts brašo skotu klans, kurā netrūka pat tradicionālā Paiperbega. Tādējādi Glenervenam bija lieliska komanda, kurā ietilpa krietni un uzticami vīri,
kas mīlēja savu amatu, prata nevien lieliski vadīt kuģi, bet arī veikli rīkoties ar ieročiem un bija gatavi doties pat visbīstamākajās ekspedīcijās. Kad Dunkana komanda uzzināja, kur tai jābrauc, jūrnieki nespēja apvaldīt savu sajūsmu. Un Dambārtonas klintis atbalstoja skaļu urrā. Līdztekus kuģa apgādēji, ar kurināmo un pārtiku, Džons Mēngls neaizmirsa sagatavot tālajam ceļojumam Lorda Glenervena un lēdijas Helēnas apartamentus. Viņam vajadzēja iekārtot kājītes arī kapteiņa Granta bērniem, jo lēdija Helēna nespēja atteikt Mērijai un apsolīja ņemt viņu līdzi. Arī Roberts negribēja palikt krastā un bija pat ar mieru slepus uzlavīties uz kuģa un paslēpties kravas tilpnē. Ja viņam būtu jāstrādā par kuģa puiku, kā savā laikā Nelsonam un Franklinam, viņš salīgtu uz Dunkana. Kā lai atsaka tik dūšīgam zēnam? Neviens pat nemēģināja to darīt. Vajadzēja piekrist pat tam, ka Roberts nebrauks kā pasažieris, jo viņš gribēja būt vai nu junga vai matrozis. Džonam Mēnglam tika uzdots apmācīt viņu jūrnieka amatā. Labi, Roberts noteica, un lai viņš netaupa pletni, kad es daru ko aplām. Vari būt bez rūpēm, manu zēnu. Glenervens atbildēja ar nopietnu sejas izteiksmi, noklusēdams vienīgi to, ka lietot kaķi ar 9 astēm uz Dunkana aizliegts un nav arī nekādas vajadzības to darīt. Tas ir pletni ar 9 siksnām visai iecienītu angļu gaumē. Lai jahtas pasažieru saraksts būtu pilnīgs, vēl jāpiemin majors Makneps. Majors bija apmēram 50 gadus vecs, rāmu, pareizu, veidotu seju un lādzīgu raksturu, vienkārši kluss, miermīlīgs un labsirdīgs. Makneps allaž gāja tur, kur viņu sūtīja, allaž visiem un visam piekrita un nekād nestrīdējās, nekād nezaudēja savaldīšanos. Viņš devās augšā pa kāpnēm savā guļamistabā tikpat mierīgi, kā rāpās bumbu sārdītā cietokšņa valnī. Nekas pasaulē nespēja viņu satraukt un izsist no līdzsvara. Pat lielgabala lodene, un droši vien viņš arī nomirs, neradis izdevību aizsvilties dusmās. Majoram Maknebam visaugstākā mērā piemita nevien parastā kaujas lauka drošsirdība, fiziskā drosme, kas raksturīgas ar lielu muskuļu spēku apveltītiem cilvēkiem, bet vēl jo vairāk morālā drosme, tā dēvētais garīgais spēks. Ja viņam var ko pārmest, tād vienīgi to, ka viņš bija skots no galvas līdz kājām, zverināts kaledonietis, kas stūrgalvīgi turas pie savas zemes senajiem tikumiem. Tālāk Makneps nekad nebija kalpojis Anglijai, un majora dienesta pakāpi bija ieguvis Melnās kalniešu gvardes 42. pulkā, kurā visi virsnieki bija skotu muižnieki. Kā Glenervena brālēns, Makneps dzīvoja Malkomas pilī, bet kā majors uzskatīja par savu dabisku pienākumu doties līdzi ceļojumā ar Dunkanu. Tāds bija jahtas personāla sastāvs, kuram neparedzētu apstākļu dēļ bija lemts veikt vienu no mūsu laikos vispārsteidzošākajiem ceļojumiem. Kopš ierašanās Glazgovas tvaikoņu piestātnē Dunkans piesaistīja vispārēju publikas uzmanību. Katru dienu to apbrīnoja lieli ļaužu pūļi. Visi interesējās vairs tikai par Dunkanu, runāja vairs tikai par Dunkanu
Un tas, protams, nevisai patika citu ostā stāvošo kuģu kapteiņiem, tai skaitā kapteinim Bērtonam, kura lieliskais stīmers Skotija bija pietavojies blakus Dunkanam un gatavojās doties uz Kalkutu. Milzīgā Skotija no saviem augstumiem ar pilnām tiesībām varēja noraudzīties uz Dunkanu kā uz parastu piekrastes kuģeli. Un tomēr visi interesējās vienīgi par lorda Glenervena jahtu, un šī interese katru dienu auga augumā. Aizbraukšanas brīdis nāca arvien tuvāk. Džons Mēngls rīkojās prasmīgi un izdarīgi. Jau mēnesi pēc izmēģinājuma brauciena Klaidas jūras līcī Dunkans, apgādāts ar kurināmo un proviantu un sakārtots tālajiem ceļojumiem, varēja iziet jūrā. Izbraukšanas diena bija nolikta uz 25. augustu, lai dienvidu platuma grādus jahta sasniegtu turienes pavasarim sākoties. Kad lorda Glenervena nodoms kļuva zināms sabiedrībai, viņam vajadzēja uzklausīt nevienu brīdinājumu par to, cik notrulinošs un bīstams būšot šāds ceļojums. Taču Glenervens tam nepievērsa nevis mazāko uzmanību un mierīgi gatavojās atstāt Malkolmas pili. Turklāt daudzi Glenervena paļātāji klusībā viņu abrīnoja. Galu galā sabiedrības doma atklāti nostājās Skotu lorda pusē, un visi laikraksti vienprātīgi nosodīja admiralitātes ierēģņu rīcību, tikai valdības oficiozi to nedarīja. Starp citu, lords Glenervens bija vienlīdz nejūtīgs kā pret nopēlumiem, tā slavinājumiem. Viņš darīja to, ko prasīja pienākums, nelikās par pārējo nezinis. 24. augustā Glenervens, Lēdija Helēna, majors Makneps, Mērija un Roberts Granti, jahtas stjuards misters Olbinets un viņa sieva, Lēdijas Glenervenas apteksne Mrs. Olbineta, sirsnīgi atvadījušies no kalpotājiem, atstāja Malkolmas pili. Pēc dažām stundām ceļotāji jau atradās uz Dunkana. Glasgovas iedzīvotāji ar patiesu sajūsmu sveica Lēdiju Helēnu, šo jauno, drosmīgo sievieti, kura atsacījusies no bezrūpīgās greznās dzīves priekiem, steidzās palīgā avarējušajiem kuģiniekiem. Lorda Glenervena un viņa sievas apartamenti atradās jahtas pūpē. Tur bija 2 guļamistabas, salons un 2 tualetes telpas. Bez tam vēl bija koptelpa un tai apkārt 6 kājītes, no kurām 5 iekārtojās Mērija un Roberts Granti, Misters un Mrs. Olbineti un majors Makneps. Džona Mēngla un Toma Ostina kājītes atradās jahtas priekšpusē, un tām bija izeja uz augšējo klāju. Komanda bija izvietota starpklājā, turklāt visai ērti, jo jahta neveda nekādu citu kravu, kā vienīgi akmeņogles, proviantu un ieročus. Vārdu sakot, Džona Mēngla rīcībā bija pietiekami daudz telpu kuģa iekšienē, un viņš tās prasmīgi izmantoja. Dunkanam vajadzēja iziet jūrā 25. augustā 3:00 no rīta, tiklīdz sāksies bēgums. Taču vēl iepriekšējā vakarā glasgovieši bija liecinieki aizkustinošai ceremonijai. 8:00 lords Glenervens, viņa viesi un visa komanda, sākot ar kapteini un beidzot ar kurinātājiem, visi, kas piedalījās šai pašaizliedzīgajā ceļojumā, atstāja jahtu un devās uz San Mango katedrāli.
Šis senais Glazgovas dievnams, kas reformācijas postījumu laikā palika neskarts, un ko tik brīnum jauki aprakstījis Valters Skots, uzņēma zem savām masīvajām velvēm Dunkana pasažierus un jūrniekus. Viņus pavadīja milzīgs ļaužu pūlis. Plašajā baznīcas jomā, kas bija pilns ar kapakmeņiem, viņa eminence Mortons izlūdzās debesu svētību un dieva aizgādību ekspedīcijas dalībniekiem. Brīdi senajā katedrālē ieskanējās Mērijas Grantes balss. Jaunā meitene lūdza Dievu par saviem labdariem un lēja karstas pateicības asaras. Pēc tam, sapulcējušies dziļu jūtu pārņemti, atstāja dievnamu. Pulksten 11. visi atkal bija uz kuģa. Džons Mengls un komanda veica pēdējos sagatavošanas darbus pirms devās ceļā. Pusnaktī iekvēlojās kurtuves. Kapteinis pavēlēja straujāk piemest ogles, un drīz vien melni dūmu mutuļi sajaucās ar nakts miglu. Lai pasargātu Dunkana buras no kvēpiem, tās tika rūpīgi ietītas audekla pārvalkos, jo vējš pūta no dienvidrietumiem, un to nevarēja izmantot kuģa gaitas pātrināšanai. Pulksten 2 naktī Dunkana korpusu sadrebināja tvaika katlu trīsas. Manometrs rādīja 4 atmosfēras lielu spiedienu, pārkarsētais tvaiks šņāgdams lauzās ārā caur vārstuļiem, paisums bija sasniedzis augstāko līmeni. Un rītausmā jau varēja saskatīt klaidas kuģu ceļu ar bojām un bakeniem, kuru signālu ugunis pamazām bālēja. Ilgāk kavēties vairs nedrīkstēja, bija laiks doties ceļā. Džons Mengls lika paziņot par to lordam Glenervenam, kurš nekavējoties uzkāpa uz klāja. Drīz vien sākās bēgums. Gaisu satricināja sirēnas pūtiens. Dunkans atdeva galus un atvirzījās no pārējiem kuģiem. Skrūves sāka strādāt un jahtā ieslīdēja upes kuģu ceļā. Džons iztika bez loča, jo pats lieliski pazina klaida kuģu ceļu, un neviens cits neprastu kuģi labāk izvadīt. Jahta paklausīgi pakļāvās viņa gribai, mierīgi un droši viņš vadīja mašīnu ar labo roku, bet stūri ar kreiso. Drīz vien pēdējās fabrikas nomainīja vasarnīcas, kas zvilnēja šur tur piekrastes pakalnos. Pilsētas troksnis aprima tālumā. Pēc stundas Dunkans pabrauca garām Dambārtonas klintīm, un vēl pēc 2 stundām tas jau bija Klaidas jūras līcī. Pulksten 6 no rīta jahta apbrauca Kenthairas zemesrāgu, izslīdēja no Ziemeļu kanāla ūdeņiem un sāka šķelt okeāna viļņus. 6. nodaļa. 6. kajītes pasažieris. Ceļojuma pirmajā dienā jūra bija diezgan nemierīga. Pievakarē vējš vēl pieņēmās, Dunkans tika krietni šūpots, dāmas uz klāja nerādījās, viņas palika guļam savās kajītēs, un tas bija prātīgi darīts. Nākamajā dienā vējš mainīja virzienu. Kapteinis Džons pavēlēja uzvilkt fogburu, bezānburu un mazo marsburu.
Tagad Dunkans stabilāk turējās viļņos un sašūpošanās vairs nebija tik ļoti jūtama. Lēdija Helēna un Mērija Granta rītausmā iznāca uz klāja, kur jau atradās lords Glenervens, majors un kapteinis. Saulēkts bija brīnišķīgs. Dienas spīdeklis iznira no okeāna gluži kā apzeltīts metāla disks no milzīgas galvanizācijas vannas. Dunkans slīdēja spožā gaismas plūsmā un šķitā, kā burās iegūlis nevis vējš, bet saulstari. Jahtas pasažieri klusā aizgrābtībā vēroja starojošā spīdekļa parādīšanos. Kāds burvīgs skats! Lēdija Helēna beidzot ierunājās. Saulēkts sola jauku dienu, ka tikai vējš neiegrieztos pretī un nekavētu Dunkanu skrejienā. Grūti pat iedomāties labāku ceļa vēju, dārgā Helēna, Glenervens atsaucās. Par ceļojuma sākumu mēs nevaram sūdzēties. Un cik ilgi mums būs jābrauc, dārgais Edvard? To pateikt mums varēs vienīgi kapteinis Džons, Edvards sacīja. Kā mēs braucam, Džon? Vai esat apmierināts ar savu kuģi? Pat ļoti apmierināts, jūsu augstība, Džons atbildēja. Tas ir lielisks kuģis, un jūrniekam to patīkami sajust zem kājām. Starp korpusu un mašīnu pastāv vislabākā saskaņa. Paskatieties, cik līdzena ir ķīļūdens svītra un cik viegli jahta tiek pāri vilnim. Mēs braucam 17 jūdzes stundā. Ja šāds ātrums saglabāsies, pēc 10 dienām mēs šķērsosim ekvatoru, bet pēc nepilnām 5 nedēļām apbrauksim Horna ragu. Vai dzirdējāt, Mērī? Lēdija Helēna iesaucās. Pēc nepilnām 5 nedēļām. Jā, kundze, es dzirdēju, meitene atbildēja, un kapteiņa vārdi lika straujāk iepukstēties manai sirdī. Kā jūs panesat braucienu ar kuģi, Miss Mērī? Lords Glenervens apvaicājās. Samērā labi, milord, bez sevišķām grūtībām. Drīz apradīšu pavisam. Un mūsu jaunais cilvēks Roberts? Ko nu par Robertu? Džons Mengls atsaucās. Ja viņa nav mašīna telpā, tad droši vien viņš uzrāpies jau mastā. Šīs zēns, kā redzams, smējas par jūras slimību. Skatieties, vai redzat, kur viņš ir? Sekojot kapteiņa žestam, visu skatieni pievērsās fokmastam, kur 100 pēdu augstumā Bramštengas vantīs karājās Roberts. Mērija neviļus nodrebēja. Nomierinieties, miss, Džons Mengls sacīja. Es galvoju par viņu un apsolīju jums visā drīzumā iepazīstināt kapteini Grantu ar veiklu zelli, jo nav nekādu šaubu, ka mēs atradīsim šo cienījamo kapteini. Lai debesis jūs uzklausa, Mr. John, jaunā meitene atbildēja. Mīļais bērns, Lords Glenervens ierunājās. Visos šais notikumos saskatāms likteņa vēlējums, kas paver mums vislielākās cerības. Mēs nebraucam, bet tiekam sūtīti. Mēs nemeklējam, bet tiekam vadīti. Un paraugieties uz šiem brašajiem vīriem, kas svēti apņēmušies izpildīt savu cildeno pienākumu. Mēs noteikti gūsim panākumus un turklāt bez īpašām grūtībām. Es apsolīju Lēdijai Helēnai izpriecas ceļojumu un esmu cieši pārliecināts, ka savu vārdu turēšu. Edvard, jūs esat labākais cilvēks pasaulē. Lēdija Glenervena iesaucās. It nemaz, toties man ir labākā komanda pasaulē un labākais kuģis pasaulē. Vai mūsu Dunkans nav apbrīnas vērts, Miss Mērija? Protams, milord, es to apbrīnoju, jaunā meitene atteica, un apbrīnoju kā lietpratēja. Tiešām, būdama vēl maza meitenīte, es rotaļājos uz tēva kuģiem.
Viņš būtu izskolojis mani par īstu jūrnieku, taču nepieciešamības gadījumā es arī tagad varētu rīvēt buras vai novīt līnīti. Ko jūs sakāt, miss? Džons Mengls iesaucās. Ja tas ir tā, lords Glenervens piebilda, jūs kļūsit lieli draugi ar kapteini Džonu, jo pēc viņa domām nav labākas nodarbošanās pasaulē par drosmīgo jūrnieka amatu. Neko citu viņš neatzīst, pat sievietēm. Vai nav tiesa, Džon? Bez šaubām jūsu augstība, jaunais kapteinis atbildēja. Taču man jāteic, ka es labprātāk redzētu Miss Grantu uzturamies kā ītē nekā uzvelkam bramburu. Tomēr man bija ļoti patīkami dzirdēt viņu tā runājam. It īpaši, kad viņa apjūsmoja Dunkanu, Glenervens sacīja. Kas to patiesi pelnījis, Džons piemetināja. Jūs tik ļoti lepojaties ar savu jahtu, lēdija Helēna ierunājās, ka man uznāca vēlēšanās izstaigāt kūģi līdz pat kravas telpām un paraudzīties, kā mūsu krietnie matroži iekārtojušies starpklājā. Lieliski iekārtojušies, Džons atbildēja. Viņi tur jūtas kā mājās. Viņi tiešām ir savās mājās, dārgā Helēna, lords Glenervens sacīja. Šī jahta ir daļa mūsu senās Kaledonijas. Tas ir peldošas Dambārtonas grāfistes gabaliņš, un mēs brīnumainā kārtā nemaz neesam atstājuši savu dzimteni. Dunkans ir Malkolmas pils, un okeāns ir Lomondas ezers. Tādā gadījumā, dārgais Edvard, izrādiet mums savu pili, lēdija Helēna pajokoja. Esmu jūsu rīcībā, kundze, Glenervens atbildēja. Taču vispirms atļaujiet man brīdināt Olbinetu. Jahtas stjuards bija lielisks saimniecības vadītājs, pēc tautības skots, taču pēc miesas apmēriem varētu būt arī francūzis. Savus pienākumus viņš veica uzcītīgi un prasmīgi. Saņēmis lorda pavēli, viņš nekavējoties ieradās. Olbinet, pirms brokastīm mēs dosimies nelielā pastaigā, Glenervens sacīja. It kā runa būtu par pastaigu līdz Tārbetai vai Katrīnas ezeram. Ceru, ka līdz mūsu pārnākšanai galds būs klāts. Olbinets cienīgi palocījās. Vai jūs, major, nāksiet mums līdz? Lēdija Helēna vaicāja. Kā pavēlēsiet? Makneps atbildēja. O, majors tik cieši ietinies sava cigāra dūmos, lords Glenervens iejaucās, ka būtu nežēlīgi izraut viņu no tiem laukā. Viņš, Miss Mērī, ir nerimtīgs smēķētājs. Viņš smēķē vienmēr, pat miegā. Majors piekrītoši pamāja, un lorda Glenervena viesi nokāpa starpklājā. Palicis viens, Makneps sāka tērzēt pats ar sevi, un saskaņā ar ieradumu, kuram nekad nepretojās, ietinās aizvien biezākos dūmu mākoņos. Viņš stāvēja nekustēdamies un raudzījās jahtas ķīļūdens sliedē. Veltīs dažas minūtes klusai pašapcerei, majors pagriezās un ieraudzīja savā priekšā nepazīstamu cilvēku. Ja majoru vispār varētu kaut kas pārsteigt, tad šī tikšanās viņu noteikti pārsteigtu, jo pasažieris viņam bija gluži svešs. Šim garajam un kausnajam cilvēkam varēja būt ap 40 gadu. Viņš šķita līdzīgs tievai naglai ar lielu galvu. Galva viņam tiešām bija apaļa un pamatīga, piere augsta, deguns garš, mute plata
un zods ass. Viņa acis slēpās zem milzīgiem apaļiem brīļu stikliem, un nedrošais skatiens šķiet liecināja par niktalopiju, īpaša spēja redzēt priekšmetus tumsā. Seja pauda gudrību un jautrību. Viņa vaipstos nebija ne mīņas no tās nepatīkamās noslēgtības, kāda daždien piemīt svarīgiem vīriem, kas principā nekād nesmejas un savu niecību paslēpj zem nopietnības maskas. Gluži otrādi, svešnieka sirsnīgā un nepiespiestā izturēšanās skaidri rādīja, ka viņš cilvēkos un lietās rādis saskatīt vispirms labās īpašības. Lai gan pagaidām svešnieks nebija bildis ne vārda, tomēr varēja redzēt, ka viņš labprāt mēdz runāt. Turklāt ir ļoti izklaidīgs, tāds, kas neredz to, uz ko skatās, un nedzird to, ko klausās. Galvā svešniekam bija ceļojuma cepure, kājās vienkārši dzelteni puszābaki un ādas getras. Viņš bija tērpies brūnās samta biksēs un tādas pašas drānas žaketē ar neskaitāmām kabatām, kas bija piestūķētas dažne dažādām piezīmju grāmatiņām, bloknotiem, naudas makiem, kabatas portfeļiem un veselu lērumu citu nevajadzīgu, apgrūtinošu priekšmetu. Bez tam vēl siksnā pār plecu karājās garš tālskatis. Svešnieka kustīgums visai dīvaini kontrastēja ar majora lēnību. Viņš riņķoja ap Maknebu, pētīja viņu, meta jautājošus skatienus, taču majors pat nedomāja painteresēties, no kurienes radies šis cilvēks, kurp viņš brauc un kāpēc atrodas uz Dunkana. Kad noslēpumainais pasažieris redzēja, ka visas viņa pūles iedragāt majora vienaldzību ir gluži veltīgas, viņš satvēra tālskati, kas izvilkts līdz galam sasniedza 4 pēdu garumu, un kājas iepletis, nekustīgs kā lielceļa staps, pavērsa savu instrumentu pret apvāršņa līniju, kur debesis jums saplūda kopā ar ūdens klaidu. Kādas 5 minūtes vērojis, viņš nolaida tālskati zemē un atbalstījās uz tā gluži kā uz spieķa. Taču skatāmā stobra posmi tūdaļ sagāja cits citā, un nepazīstamais pasažieris pēkšņi zaudējis līdzsvaru, tikko nenostiepās visā garumā blakus grotmastam. Jebkurš cits to redzēdams būtu vismaz pasmaidījis, taču majors pat aci nepamirkšķināja. Tad svešnieks nolēma rīkoties. Stjuart, viņš iesaucās ar skaidri samanāmu ārzemnieka akcentu. Mirkli svešnieks pagaidīja, neviens nenāca. Stjuart, viņš uzsauca jau skaļāk. Tobrīd misters Olbinets devās uz kambīzi, kas atradās kuģa priekšgalā zem baka. Nav grūti iedomāties, cik pārsteigts viņš jutās, izdzirdēdams, ka viņu tik uzstājīgi sauc kaut kāds nepazīstams garstilbis. Kur tāds te uzradies, viņš sev jautāja. Lorda Glenervena draugs nevar būt. Misters Albinets tomēr uzkāpa uz pakaļējā klāja un piegāja pie svešnieka. Vai jūs esat kuģa stjuārds? Svešnieks noprasīja. Jā, kungs, Albinets atbildēja, bet man nav gods. Es esmu 6. kājītes pasažieris. 6. kājītes? Stjuārds pārjautāja. Protams, un kā jūs sauc? Albinets. Tad klausieties, mīļais Albinet, svešnieks no 6. kājītes sacīja. Man vajadzētu ieturēt brokastis, turklāt nekavējoties. 36 stundas neesmu neko baudījis, vai pareizāk sakot,
pavadījis 36 stundas miegā, un tas pilnīgi piedodams ceļniekam, kas taisnā ceļā atjoņojas no Parīzes uz Glasgovu. Sakiet, lūdzu, cikos jūs ēdat brokastis? Pulksten 9, Olbinets nedomādams atbildēja. Svešnieks gribēja ielūkoties pulkstenī, taču tas nebija tik ātri izdarāms, jo pulkstenis atradās tikai 9. kabatā. Bet tagad vēl nav ne 8, viņš sacīja. Labi, Olbinet, atnesiet pirms brokastīm galeti un glāzi šerija, jo aiz vārguma es neturos uz kājām. Olbinets klausījās, neko nesaprastams, bet svešnieks runāja vienā laidā, apbrīnojami veikli, pārlekdams no viena temata uz otru. Kur ir kapteinis? Vēl nav piecēlies? Un kapteiņa paliks? Ko viņš dara? Vai arī guļ? Laiks par laimi ir jauks pieturas ceļa vējš, un kūģis brauc pats. Tieši to brīdi, kad svešnieks to sacīja, uz pakaļējā klāja kāpnēm parādījās Džons Mengls. Tepat arī kapteinis, Olbinets pavēstīja. Ļoti priecājos, svešnieks iesaucās. Ļoti priecājos iepazīties ar jums, kapteini Bērtonu. Džons Mengls vai apstulba aiz pārsteiguma izdzirdis, kā viņu nosauc par kapteini Bērtonu. Un vēl jau vairāk tāpēc, ka sastapis uz sava kuģa svešu cilvēku. Bet svešnieks tikai triec tādā pašā garā tālāk. Atļaujiet paspiest jūsu roku. Ja es to neizdarīju aizvakar vakarā, tad vienīgi tāpēc, ka aizbraukšanas brīdī neklājas nevienu traucēt. Toties šodien, kapteini, esmu patiesi laimīgs ar jums tuvāk iepazīties. Džons Mengls plati ieplestām acīm uzlūkoja brīžam Olbinetu, brīžam nepazīstamo pasažieri. Nu, mēs esam iepazinušies, mīļais kapteinis, svešnieks turpināja, un uzskatīsim, ka esam veci draugi un brītiņu patērsēsim. Sakiet, vai esat apmierināts ar Skotiju? Par kādu Skotiju jūs runājat? Džons Mengls beidzot pavaicāja. Par to pašu Skotiju, uz kuras mēs atrodamies, par šo lielisko kuģi, kura fiziskās īpašības pelnījušas tikpat daudz cildinošu vārdu, kā viņa komandiera krietnā kapteiņa Bērtona morālās īpašības. Vai slavenais Āfrikas apceļotājs Bērtons, šis drosmīgais vīrs, nav jūsu radinieks? Jau iepriekš izsaku jums savu atzinību. Cienītais kungs, Džons Mengls attrauca. Es neesmu ne ceļotāja Bērtona radinieks, ne arī kapteinis Bērtons. Svešnieks novilka. Tātad es runāju ar Skotijas kapteiņa palīgu misteru Bērnesu. Misteru Bērnesu? Džons Mengls pārjautāja, sākdams atskāt patiesību. Vēl tikai nebija skaidrs, ar ko viņam darīšana, ar prātā jūkušu cilvēku vai savādnieku. Kapteinis jau grasījās šo jautājumu noskaidrot bez kādiem aplinkiem, kad uz klāja uznāca lords Glenervens, viņa sieva un Miss Granta. Ieraudzījis viņus, svešnieks iesaucās. Pasažieri, brīnišķīgi! Es ceru, mister Bārdnes, ka jūs mani iepazīstināsit, un negaidīdams Džona Mengla starpniecību, viņš nepiespiesti pagāja dažas soļus pretī. Missis, viņš teica Miss Grantai. Miss, viņš teica lēdijai Helēnai. Sir, viņš piemetināja, pagriezdamies pret lordu Glenervenu. Lords Glenervens, Džons Mengls paskaidroja. Milord, svešnieks turpināja. Lūdzu atvainojiet, ka pats stādos jums priekšā, taču uz jūras ir piedodamas mazas atkāpes no etiķetes.
Ceru, ka mēs ātri iepazīsim cits citu un jaukajā dāmu sabiedrībā. Ceļojums ar Skotiju mums šķitīs ne tikai īss, bet arī patīkams. Lēdija Helēna un Miss Granta neattapās, ko atbildēt. Viņas nekādi nevarēja aptvert, kā šis nelūgtais viesis varēja gadīties uz Dunkana klāja. Cienītais kungs, lords Glenervens pievērsās svešniekam, ar ko man ir gods runāt? Ar Žaku, Eliasenu, Fransuā, Mariju Paganelu, Parīzes geogrāfijas biedrības sekretāru, Berlīnas, Bombejas, Darmštates, Leipcigas, Londonas, Pēterburgas, Vīnes, Ņujorkas geogrāfijas biedrību korespondentāju locekli. Austrum Indijas Karaliskā geogrāfijas un etnogrāfijas institūta goda biedru, kurš pēc 20 gadiem, kas pavadīti nodarbojoties ar geogrāfiju, kabinetā beidzot nolēmis veltīt sevi praktiskajai zinātnei, un pat laban dodas uz Indiju, lai apkopotu dižo ceļotāju atklājumus.